Es esmu Aivars Slišāns, esmu fotogrāfs. Es esmu Māris Grosbachs, esmu mākslinieks, kurators un arī pētnieks. Jūs šajā izstādē varat ieraudzīt vairāku gadu darbu. Tā ir tāda tēma, pie kuras esmu strādājis vairākus gadus, veidojot tādu stāstu par Latvijas vēsturi, par kariem, kas ir gājuši pāri mūsu zemē un par viņu atstātajām pēdām, gan mūsos, gan arī zemē. Šajā izstādē es esmu radījis instalāciju, kur ir speciāli šai vietai, kas ir speciāli šai vietai radīta, un šeit ir zeme atvesta no tīnūžiem, no vietas, kur ļoti intensīva karadarbība notikās. Es vēlējos runāt par zemes vērtību, tā ideja bija pacelt zemi mazliet tā kā virs zemes augstāk, iecelt viņu tādā lielākā vērtē. Šajā manā stāstā tā galvenā doma ir tāda, ka diezgan bieži tiem svešajiem kara kalpiem, kas te nāca mūsu zemē iekšā, viņiem bija apsolīts tas, ka viņi veiksmes gadījumā saņems kaut kādu daļu mūsu zemes. Un tādā veidā tā ir tā apsolītā, viņiem apsolītā zeme. Katram mums pašam arī ir tā apsolītā zeme, jo par tādu jau no zemes nāk gan dzīvība, un par zemi kaut kādā mērā mēs arī paliksim. Tas galvenais, ko es faktiski vēlējos skatītājiem pateikt, ir ļaut viņiem aizdomāties par to, kas īsti ir zeme. Un ko nozīmē šie vārdi mūsu zeme, tēvzeme. Un kāpēc tieši mūsu zemē ir tik daudz šo kara atstāto pēdu. Man vienmēr ir suģistējusi tās zemē, ko mēs varam atrast, un tur ir tās laika liecības, nospiedumi, kaut kādi meža zvēru pārskrējienu pēdas, teiksim, šeit varbūt nav uzskatām tā, kad ir kaut kāda no, ko es varbūt arī īsti negribēju, kad ir kādi tur šāveņi un tādas lietas no kara, kas ir, bet to, kas tur īsti ir iekšā, to jau mēs tā nezinām. Tas lielākais pārsteigums bija tad, kad man bija tāda ļoti reta iespēja būt kopā ar meklēšanas vienību Leģenda. Un kad es ar viņiem pirmajās ekspedīcijās devos līdzi, vērot to, kā viņi strādā un kā viņi no zemes ceļ ārā šos karavīrus, kas ir aizmirsti, pazaudēti vai vienkārši gaida savu brīdi, kad viņus, teiksim, atradīs un apbedīs kā pieklājus. Ja? Tad faktiski es pirms tam īsti pat tomēr mazliet nespēju noticēt, ka tieši mūsu zeme ir ļoti pilna ar visām šīm kara pēdām. Un ar kara pēdām es domāju absolūti visu, gan šos karavīrus, kas ir palikuši zemē, gan viņu ekipējums, munīcijas, sprāgstvielas, patrons. Tas viss ir iekšā zemē joprojām. Kad paskatās Pirmā pasaules kara fotogrāfijas var diezgan līdzīgu skatu redzēt, un arī tagad Ukrainā, kur notiek tās intensīvā kara darbība, tur līdzīgi tā zeme izskatās un kociņi, un tāpēc arī ir tā zeme tādā mazliet nestabilā stāvoklī, tā platforma. Tad, kad es sāku šo stāstu veidot, tobrīd nekas neliecināja par to, ka varētu notikt šis te Krievijas iebrukums Ukrainā un šis te jaunais karš, kas atkal, diemžēl, notiek nepārāk tālu no mūsu zemes. Es sāku ar pilnīgi citām domām un citām idejām, bet tad jo es vairāk saskāros ar visu to, ko es gribēju pateikt un pavēstīt,
jo skaidrāk kļūst tas, ka tas ir jāstāsta citādāk. Un jāizvairās no tādiem kaut kādām tādām klišejām vai tādiem vispār pieņemtiem uzskatiem, jo būtībā tās lietas, tam nav tādas tik lielas nozīmes. Vai mēs runājam par kādas noteiktas tautības vai valsts karavīriem notikumiem. Tas ir vairāk kā notikums kā tāds, kurš ir skārs mūsu zemi. Šī tehnika, ko jūs tagad redzat, kad ir vienkārši tāds zemes gabals pārcelts no tīnūžiem uz šejienu ar visām priedītēm, bērziem, tas varbūt ataino uz tās zemes no vienas puses tādu trauslumu, bet arī tādu pamatīgumu. Šī brīža ģeopolitiskie apstākļi, tā nestabilitāte, ko mēs jūtam katru dienu, to es arī šeit izstādē, tā instalācijā centos ienest. Dzīvojot miera apstākļos un tādā ikdienas skrējienā un steigā, viss notiek, cilvēki dzīvo, strādā, viss liekas tik pašsaprotami un rodas tāda sajūta, ka tas ir kaut kas tāds ļoti, kaut kas tāds, kas vienmēr tā būs un nav pamata satraukties, mainīsies tikai gadu skaitļi un kaut kas varbūt vēl. Un izrādās, ka tas viss var mainīties vienā dienā, vienā stundā.